Nu tā. Šeit. Šeit, šajā vietā, šajā pieturā pagājušo gadu, 2025. gada 12. maijā, es sāku savu ceļojumu no šejienes uz, protams, Rīga, protams, Bauska, protams, tur Ikšķile, jā, un tālāk uz Lietuvu, Kauņa, Vaņeveža, un šeit bija tā vieta, no kurienes man brālis pavadīja. Šeit mēs apstājāmies, pēdējo reizi uzpīpējām kopā un iedzērām šņabīti vēl. Un šodien, redzēt, šur tur vēl sniedziņš ir palicis, bet 12. maijs bija tā diena, kad sniegs, man liekas, ka bija nokusis. Ja jūs manus video esat skatījušies, jūs iespējams zināt, ka sniegs tajā dienā jau bija nokusis jau un bija, man liekas, jau siltāks nekā cits reizes. Nu, siltāks bija ārā laiks. Bet, rēķiniet, tagad ir tikai marts. Marts sākums, jā. Bet, dienas ir kolosāls un man tāds laiks patīk. Un ir ļoti forši izbraukt ārā. Tātad, pievēršot uzmanību šai vietai, jā. Iespējams, šogad tas notiks otrais. No šīs pašas vietas mēs arī sāksim, jo šeit ir, nav vismaz tā lielā kalnā jābrauc augšā. Līdz Rīgai mēs ceļu zinām, uz Bausku mēs zinām, tālāk Paņeveža, Kauņa mēs zinām, jo vienreiz jau kļūdas ir pieļautas, tā kā var saprast. Un es ļoti atvainojos, ļoti atvainojos par šitādām lietām. Man ir ļoti grūti atklapot ir un cilvēki kā eka pīpē un viss ir labi. Nekas nav labi, viss ir galīgā dirsā, karoči, un tu nevar pabraukt un tā. Nu, vot. Tur ir Rīga. Šodien aizbrauksim līdz Rūbenei. Tas sanāk 50 km pēc tam. Mēģināsim aizbraukt uz Zilā kalna autotrasi, apstīties, kas tur notiekās. Tas ceļš iet cauri uz Vārnām. Jā, kā brauks, tā redzēs. Tas šodien ir. Pulkstenis šobrīd rāda tikai 11 un 10 minūtes, ja? Es domāju, ka mēs to gabalu arī apbrauksim. Jā, tā ir. Tā cik skaista daba ir šeit. Ceļš laikam ir mana prioritāte, es tā uzskatu. Jo vientulībā braukt, ja jūs paši saprotat, ka nav viegli, vai ne? Bet tas ir, tu sevi stiprinā un tu sevi nostādi situācijās, kādās varbūt cits nekad nav nonācis, ja? Un izdzīvot mežā, uztaisīt telti, un sakurināt slapā mežās ar slapiem kokiem ugunskura, tas nav viegli. Jo viņi nedeg tur sūdi. Tāpēc, kad lietus ir nolīs un redzēt, kā nomazgāja ričukre, kūlā lejā, tur koliņš lejā ir, koliņā nomazgāja un riteniņš izstās smuks. Es domāju, šo pašu ritenīt arī brauksim. Citu mums droši vien, ka nevajadzēs un cerēsim, ka izturēs visas bailes, nelaimes. Tā, brauksim tālāk, ja? Un pieliekam laiku šim video, protams, komentējam, saprotiet, ka tas ir grūti un
Lai jums jauka diena šodien. Tas ir katrā video tiek novēlēts. Un neko, braucam tālāk.